Kā tu jūties pirms starta? Pirmo reizi piedalīsies šodien? Jā, pirmo reizi un jūtos satraucies. Par ko ir satraukums? Par to, kā būs. Es nekad neesmu skrējis vairāk par 55 km. Es nezinu, kas būs tālāk. Kāpēc tu pieteicies Rīga-Valmiera? Man pēkšņi parādījās ļoti daudz brīva laika un bija laiks sagatavoties. Un es domāju, ka tā kā man patīk skriet, tas laikam ir tas mērķis, ko Latvijā katram sevi cienošam skrējējam būtu jānoskrien. Ko tu sagaidi no Rīga-Valmiera 107 kilometriem? Cīņu galvenokārt ar sevi. Un es sagaidu kaut kādu ceļojumu sevī, kur es neesmu bijis. Kāds ir tavs galvenais mērķis? Finišēt bez traumām. Kontrollaikā. Kā tu gatavojies Rīga-Valmieru? Es īstenībā gatavojos ļoti interesanti. Es palūdzu, lai man skriešanas grafiku izveido ChatGPT. Jā, un tad vēlāk mans draugs Romāns viņu drusku piekarīgēja. Un, jā, sākot ar 11. februāri, katru nedēļu es skrēju no 60 līdz 80 kilometriem. Sāku ēst pareizi, nometu laikam 5 kilogramus pirms tam, kas bija. Un jūtos sagatavojis, fiziski varbūt jā, mentāli vēl nezinu, redzēs. Kā tu pēc sajūtām skaties, vai mūsdienu tehnoloģijas palīdzēja tev sagatavoties pareizi? Nezinu, redzēs. Vai ir plāns jau finišam, varbūt, ko tu ēdīsi, kas tev kārosies, kā tev šķiet? Jā, man gribas izdzert alu un šašliku paēst, jo es diezgan ierobežoju sevi šajā laikā. Jā. Lai izdodas! Paldies! Veiksmi!